Mani sauc Līva Melbārde, un es esmu dienas biznesa redaktore. Es ļoti priecājos jūs tik kuplā skaitā redzēt dienas biznesa ikgadējā konferencē, kas ir veltīta atjaunojumiem energoresursiem. Un šogad tiek rīkot kopā ar Zvērinātu advokātu biroju RED, Ekodomu un Vēja elektroenerģijas ražotāju savienību. Šis temats ir bijis aktuāls jau daudzus gadus, un laikiem ejot ir mainījis savus uzsvars. Ja no sākuma, teiksim, tas likās kā milzīgs, liels un potenciāls bizness, tad pašlaik tas ir pagriezies tā, ka bezmaz vai liekas, ka tā ir lielākā ļaunuma sakne Latvijas tautsaimniecībā. Lai meklētu atbildes uz daudziem jautājumiem, kas skar gan biznesu, gan atjaunojumos, gan neatjaunojumos resursus, gan no politiskā viedokļa, gan arī tīri no komerciālā viedokļa, mēs arī šodien šo konferenci rīkojam. Un man ir tas prieks pieteikt pirmo diskusiju paneli, kurā mēs tad arī vairāk runāsim tieši par politiskiem un tādiem stratēģijas jautājumiem. Un šajā panelī, ko vadīs Providus enerģētikas pētnieks Reinis Āboltiņš, piedalīsies tātad Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš, advokātu birojā Adversus partneris Zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata un vides politikas integrācijas departamenta direktore Ilze Prūse, kā arī ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Gatis Ābele, kas nu pat mums pievienojās. Lūdzu, Reini, tad sāksim. Labrīt visiem klātesošajiem. Laika šodien mums ir maz, grafiks būs strauji, tādēļ stāstot par to, ko tad valsts ir nolēmusi darīt ar enerģētikas sektoru un specifiski ar to enerģētikas sektoru daļu, ko mēs saucam par atjaunojamo energoresursu izmantotājiem vai izmantošanu vai atjaunojamo resursu izmantošanu enerģijas ražošanā. Dinamika pēdējā laikā ir bijusi liela, notikumi ir daudz. Ir pēdējā gada laikā bijuši daudz dažādu signālu no valsts institūciju puses, tā skaitā no nozares puses vērtēt kā pretrunīgi. Viedokļi, protams, ir ļoti daudz un dažādi. Man arī ir savs personīgais viedoklis, tāpat kā es domāju, viedoklis, kas pārstāv institūcijas, gan arī personīgais viedoklis ir katram no šī pirmā paneļa runātājiem. Vienīgais, ko es vēl pirms dot vārdu pirmam runātājam, vēlētos no savas puses piebilst, ir pēdējā laikā bijusi neliela virzība no tiesiskās vides sakārtošanas viedokļa. Proti ir ministru kabineta komitejā, ja nemaldos 11. martā, pieņem zināšanai enerģētikas ilgtermiņa stratēģiju līdz 2030. gadam, kura tad teorētiski šobrīd kļūst par to politikas plānošanas dokumentu, ko mēs varam uzskatīt par vadlīnijām, tālāko dokumentu un tiesību aktu sagatavošanā. Process līdz stratēģijas apstiprināšanai bijis diezgan ilgs un smags, daudz pretrunu apvīts, ir bijuši cīniņi no nozares puses, no ministrijas puses, vieni bijuši nepiekāpīgi, citi bijuši nepiekāpīgi, ir palikuši dažādi interesanti aspekti joprojām stratēģijā, un tādēļ es varbūt vēlētos no savas puses pirmo šodienas runātāju Gatu Ābeli, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku, kurš faktiski kūrē enerģētikas jautājumus ekonomikas ministrijā un ir ļoti zinošs cilvēks par visiem procesiem un norisēm un nodomiem arī. Varbūt savā prezentācijā ne tik vien ieskicēt teiksim, tās vispārīgās lietas, ko ministrija nolēmusi tālāk darīt, kāds ir stāvoklis šobrīd, bet varbūt arī pieskarties tādai interesantai lietai kā tehnoloģiskā neutralitāte atbalstā, kas arī ir tāds interesants jēdziens, par ko, es domāju, daudziem nav skaidrības, kas ar to tieši ir domāts, bet lūdzu, Gati, un iespējams tad ļoti veikli var notribīt. Labrīt! Liels prieks, nav jau nekāds agrais rīts, bet liels prieks mums ir īstenībā pie tik daudz pazīstamām sejām šobrīd mazliet pieskārties. Es vadīšos pēc Reiņa ieteikumiem,
ne tikai to, kas ir šobrīd arī tajos plānos mums attiecībā uz nākotnes regulējumu, bet arī šobrīd aktuālākajām lietām varbūt par atjaunojumiem resursiem un procesiem, kas faktiski ietekmē šo resursu attīstību. Visiem pazīstamā bilde, daudziem patīk, daudziem nē, ir attiecībā uz tiem mūsu mērķiem. Mēs esam ambiciozi, būtībā tas izriet no mūsu vēsturiskā mantojuma, drīzāk no mūsu ambīciju līmeņa. Atgādināšu skeptiķiem, ka salīdzinot ar citām valstīm, Latvijai pēdējā brīdī izdevās salīdzinoši nelielāku pieaugumu panākt, vai to obligāto pieaugumu, nekā tas vidēji tika aprēķināts Latvijai. Bet ņemot vērā šo HES potenciālu, kas jau bija īstenots Latvijā, tad tas būtībā noteica arī šādu mērķu esamību. Neskatoties uz neko, Latvija ar savu otro mērķi Eiropā ik pa laikam ir kļuvusi Eiropas zaļākā valsts un Zviedrijā. Neformāli politiķi ir apgalvojuši, ka tas ir salīdzinoši liels klupšanas akmens viņu diskusijās, kā var būt šī galēji nabadzīgā valsts Latvija, kurai visdrīzāk nav nekādas sapratnes par ilgspējīgu valsts pārvaldi vai enerģētikas politikas attīstību, ir nonākusi situācijā, kad joprojām Zviedrija otrā vietā. Bet visdrīzāk jau, kad potenciāli Latvijai nav vienīgais iespējas sasniegt šādus rādītājus, un kas īstenībā, ja mēs paskatāmies no izmaksas viedokļa, nākamie slaidi, arī nav jau ar tā tik milzīgām izmaksām bijušas tautsaimniecībai līdz šim, runājot par atjaunojumiem resursiem. Tālāk, kas ir mūsu ietvars, kur mēs atrodamies, tas ir šis tā saucamais tautā zinās ķīļa dokuments Latvijas ilgspējības attīstības stratēģija 2030. gadam. Tālāk seko pirmais Latvijas pārvaldē. Valsts pārvaldē īstenotais pakārtotais dokuments šī paša laika rāmī, kur Reinis jau pareizi teica, ministru kabinetā bez nopietnām problēmām. Tur mēs pieskārāmies varbūt detaļām, bet šo kopējo kontekstu tomēr ministri un nevalstiskās organizācijas, kas bija klāt, atbalstīja. Tātad mums jau ir faktiski gandrīz pabeigts šis darbs pie šīs stratēģijas 2030. gadam. Atgādināšu 34 baušļi par tiem principiem, kādi būtu mums jāievēro turpmāk, strādājot pie katra normatīva akta, pie katra garāk vai īsāka politiskā dokumenta, lai mēs nodrošinātu tomēr saskaņot visu šo procesu un politikas īstenošanu, kas līdz šim ļoti pietrūka. Īpaši jau mums, es uzreiz pateikšu, ka mēs jau šī projekta stadijā mums ir ļoti viegli strādāt, ņemot vērā to, ka mēs īsā koncentrētā veidā mēs esam nodefinējuši tādus kopējos mērķus un attīstības virzienu. Un tālāk jau ir pakārtotie, jau mēs saucam vidēji termiņu dokumenti, kāda mums ir. Faktiski tur vairs nav nekādas pretrunas, kādas mums ir pretrunas ar šo 2030 redzējumu. Un tad neliels ieskats par to, kur tad mums ir šobrīdējais, diemžēl pa 11. gadu, ja mēs skatītos pa 12. gadu, tad mēs nevarētu tik detalizēti griezumi, es pieļauju vēl izvilkt ārā, kas būs pieejams, ja nemaldos pēc pāris nedēļām. Un tad ievadot šobrīd diskusiju par tiem galvenajiem potenciāliem un galvenām izmaksām tautsaimniecībā, pastīsimies, kur tad mums ir šobrīd gan no patēriņa viedokļa, gan arī tālāk no AR potenciāla viedokļa tās fokus jomas, kur mums ir iespējams palielināt atjaunojumu energoresursu izmantošanu nākotnē. Un te uzreiz ir jāatzīst, ka apskatoties no šodienas klātesošiem, protams, lielākā daļa ir vai nu esošie elektroenerģijas ražotāji no atjaunojumiem resursiem, vai arī tādi, kas vēl plāno pietiekami lielā apjomā attīstīt šādu veidu komercdarbību. Taču, ja mēs paskatāmies no mūsu patēriņa struktūras, tad galu galā
lielākā daļa patēriņu un arī potenciāli mums joprojām ir siltuma ražošanai. Gribam vai nē, Latvija atrodas tādos platuma grādos, kur pietiekam daudz stundu skaitu gadā mēs patērējam, lai saražotu tik nepieciešamo siltuma enerģiju. Un galu galā nevelti gan Eiropas Savienības dokumentos, gan Starptautiskās enerģētikas aģentūras apskatos, tā skaitā pasaules enerģētikas šo outlooku minot, siltuma sektors tiek minēts kā lielais dusošais milzis gan no energoefektivitātes viedokļa, gan no atjaunojamo resursu izmantošanas viedokļa. Es varbūt pāriešu nedaudz pie mūsu enerģētikas stratēģijas 2030. Mēs gribam uzsvērt, ka prominentais mērķis ir konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai. Tas nozīmē, ka cenu līmenim jābūt konkurētspējīgam. Ja nepieciešams, mēs varam runāt par kaut kādu diferencētiem cenu līmeņiem, kas varētu būt nākotnes jautājums, taču kopumā, vērtējot video cenu, mēs nedrīkstam padarīt enerģētiku par draudu rūpniecības attīstībai un par draudu tālākā grimšanā enerģētiskā nabadzībā, jo šobrīd mājasaimniecību tēriņi īpaši pirmajās kvintalēs attiecībā uz energoresursiem, gan siltuma pakalpojumiem, taču arī tā skaitā elektroenerģijai šobrīd ir kritiski augsti proporcionāli kopējā viņu budžetā salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un tad ir pakārtoti, bet vienlīdz svarīgi mērķi mūsuprāt ir enerģijas ilgtspēja un droša apgāde ar enerģiju. Un šeit, lai mēs to panāktu, faktiski ir ļoti maza zona, kur mēs varam panākt kaut kādu sabalansēt šo visu mērķu sasniegšanu, jo galu galā lielākā daļā no mūsu pieņēmumiem šādi mērķi būs pretrunīgi. Un visdrīzāk jau, ka tā arī ir, lai mēs sasniegtu konkurētspējīgu cenu līmeni un efektu uz tautsaimniecību kopumā un sabiedrību kopumā, mums ir jāizteno gudra politika, lai mēs nodrošinātu enerģijas ilgtspēju. Nekas jau nav vienkāršāk, kā pārmaksājot par zaļo enerģiju, mēs galu galā mēs redzam, ka dažkārt atrodas kādas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī mums ir pietiekami daudz kļūdu enerģētikas sektorā. Es negribētu teikt, ka pārāk daudz kļūdu tieši zaļās enerģijas sektorā. Tad, ja mēs domājam par drošu apgādi, mēs nedrīkstētu tirgus vietā pieņemt lēmumus, un tad visdrīzāk likvīdu tirgu attīstība būtu tas, kas mums ilgtermiņā varētu nodrošināt ar šādu mērķu sasniegšanu. Un galu galā drošība un ilgtspējība, visdrīzāk infrastruktūra būs tas, kas nodrošinās šo mērķu esamību bez kaut kādām īpašām pretrunām. Un nerunājot par energoefektivitātes virzienu pārāk dziļi, kur mums ir joprojām lielais potenciāls, īpaši mājasaimniecībām samazināt šos enerģijas patēriņus siltumā, nerunājot pārāk par šo enerģijas drošības virzienu. Es tikai gribētu atgādināt, ka stratēģija neparedz, tieši otrādi paredz atteikšanos no jebkādiem jaudas maksājumiem nākotnē. Un, ja mēs paskatāmies kontekstuāli, mēs saprotam gan no izmaksu viedokļa šobrīd tautsaimniecībā, gan arī no tā, kādas jaudas mums potenciāli vēl ienāks tirgū. Bāzes jaudas koncepts, mūsuprāt, ir novecojis. Un to parāda kaut vai, piemēram, Vācijas situācija, ka pietiekam lielos apjomos tirgū nonākot vēja jaudām, jeb variablām jaudām, mums bāzes jaudas konkurētspēja ir pilnībā mainās, nerunājot par to, vai tas vispār ir nepieciešams nākotnē. Un tikai ar sabalansētu infrastruktūru, protams, mēs to varam reāli arī turpināt attīstīt. Taču otrs svarīgākais, pirms mēs ķeramies pie atjaunojumiem resursiem, ir energoefektivitātes jautājums. Un lai kā mums tas patiktu vai nepatiktu, tad modelējot kopējo efektu uz tautsaimniecību, nekas neradītu tādu pastarpinātu pozitīvu efektu kā energoefektivitātes pasākumu. Un sabalansēts, jeb stratēģijas scenārijs, kur bez energoefektivitātes mums attīstītos arī atjaunojamo resursu izmantošana un tiktu nostiprināta apgādes drošība. Šis sabalansētais nebūtu nebija
tautsaimniecībai lielāko pozitīvo efektu radošais. Energoefektivitāte, laboratoriskais modelis ir būtībā viss ar šo lielāko pozitīvo zīmi. Numur 1 fokus - centralizētās siltumapgādes sistēmas pārēj uz atjaunojumiem resursiem. Mēs esam paredzējuši nākamajā vidēja termiņa periodā līdz 20 gadam pietiekam lielus līdzekļus, kas varētu ģenerēt investīciju apjomu līdz pat miljardam šī virzienā. Un tikai tad mēs varam runāt par atbalstu atjaunojumās AR izmantošanai elektroenerģijas ražošanai. Jo mēs redzējām slaidu iepriekš, ka tas faktiski bija tas virziens, kur mums būtu jāfokusējās un kur mēs bez liekiem pārmetumiem no sabiedrības, no tautsaimniecības operatoriem mēs varētu teikt, ka mēs varam attīstīt zaļo enerģiju, negraujot kopējo konkurētspēju. Un jau pieminētie NAP virzieni, tad īpašs fokus uz centralizēto siltumapgādi un, protams, arī uz energoefektivitāti. Bet mazliet pieskaršos jaunajam atbalsta mehānismam elektroenerģijai, kur mūsu prāt būtu jāīsteno šis tehnoloģiski neitrālais princips. Ir vairāki eksperti, tā skaitā Reinis kādreiz ar ļoti lielām aizdomām raugās, vai tiešām tas būtu Latvijai vispareizākais. Tas būs visdrīzāk Latvijai īstermiņā vislētākais. Jo galu galā, ja mēs sākam noteikt kaut kāds īpašs atbalsts kaut kādām tehnoloģijām, kā mums jau tas ir bijis, sāksim ar gāzes steciem. Vienu brīdi nekas labāks izrādās tehnoloģiski nebija izdomāts kā gāzes stec. Visdrīzāk jā, bet rezultāts, kur ir Vācijā un stāv turbīnas Latvijā, mēs īsti nezinām, kā mēs varam samaksāt par viņiem. Tālāk noteikti sekoja vēji, biogāze, mazāk, es pat teiktu, pabērnu lomā, protams, bijusi biomasa, bet šeit visur politiķi ir mēģinājuši izpaust kaut kāds īpaši jūtas pēc kaut kādu konkrētu tehnoloģiju vai resursu. Mūsuprāt, Latvija nav gatava turpināt šo ceļu un visdrīzāk ekonomiski saprātīgais veids būtu tehnoloģiski neitrāls atbalsts. Mums vajadzīgs ir bezskaislīgi raudzīties tikai uz megawatu stundām, ja tās ir zaļas, un sasniegt savus mērķus. Visdrīzāk jau mums vajadzīgs viņas pēc iespējas lētāk. Vislabākais, ja to varētu nodrošināt tirgus, bet iespējams tirgus kļūda vai tehnoloģija gatavība mums nav pietiekamā līmenī. Un tālāk jau šī elastība, caurskatāmība, saprotamība un spēja reaģēt īpaši šiem tirgus signāliem mums ir ļoti svarīgi. Taču pirms mēs runāsim par konkrētu ekonomikas ministrijas piedāvājumu, kur varbūt daži jau zina, kad mums bija projekta veidā, vai mēs tikām līdz valsts sektāra sanāksmē, es nezinu. Bet tad mums nāca problemātika ar kopējo slogu pieaugumu uz ekonomiku. Tur nebija nekāda sakara ar zaļo enerģiju. Šeit mēs runājam par šo vēl neseno politiķu mīlestību pret dabasgāzi un gāzes steciem. Un šo problēmu neatrisinot, būsim godīgi, ekonomikas ministrija neliks galdā nekādu piedāvājumu AR atbalsta mehānismam elektroenerģijai nākotnē. Mums ir prātā vairāk risinājumu, kas varētu nodrošināt potenciāli ļoti konkurētspējīgu atbalstu, kas joprojām ģenerētu investīcijas, tā skaitā vairāk klātesošo nākotnes projektos šeit, bet mēs to nevaram atļauties, kamēr mūsu sabiedrībai nav parādīts ceļš, kā mēs varam samazināt iepriekšējo lēmumu negatīvās sekas. Un tātad vēlreiz atkārtošu, gāzes koģenerācijas šīm ražotnēm, elektrostacijām virs 4 megawatiem. Un tā ir nopietna problēma, ja mēs paskatāmies kopējo atbalsta apjomu, ko mēs katru gadu vēl esam maksājuši un vēl maksāsim, tad ir pamatots dažkārt atsevišķu rūpniecības uzņēmumu un arī sabiedrības daļu neapmierinātība ar to, kā tas vēl, ja nekas netiek mainīts, atspoguļosies viņu rēķinos un tarifos. Tā kā būtībā mēs ceram ar jūsu atbalstu nostāties uz kājām attiecībā uz šo vienu no lielāko politiskām kļūdām enerģētikas sektorā un tālāk jau kopīgi strādāt pie atbalsta mehānismiem. Paldies, un es ceru, ka šodienas diskusijas mums arī varētu kaut kādās, kā jau
jebkuras holistika radīt kaut kādas konkrētākas secinājumus, un mēs katrs aiziet mājās ar kaut kādu ziņu, pārliecību vai apstiprinātu konceptu, vai arī pārbaudītu par to, kas varbūt nemaz tik labi nedarbojās. Paldies! Paldies! Pēc saspringuma zālē un nopietnās uzmanības šī prezentācija tika uzklausīta ļoti rūpīgi, tika pierakstīts katrs vārds. Tās tomēr arī uzskatāms par indikācijām par to, kas notiks tuvākā laikā sektorā, bet ir arī pārnacionāls līmenis, kā mēs varam skatīties uz šī sektora attīstību, un te es lūkšu šo te skatījumu ar tādu Briseles piesitienu un piegaršu pastāstīt Eiropas parlamenta deputātu Krišjānu Kariņu lūkšanu. Paldies! Paldies, labrīt! Viņi ir šeit, ja vajag prezentācijas dzīšanai uz priekšu. Es nezinu, man būtu varbūt franciski jārunā vai nīderlandiski, lai būtu tas Briseles piesitiens. Tā. Es vispirms pateikšu, kas ir mans viedoklis. Es esmu politiķis. Un vienmēr jāsaprot, kas tas ir, kas priekšā runā, kas ir tas, ko viņš pamatā grib panākt. Es uzskatu, ka mūsu valstī ir ļoti svarīgi samazināt savu pārlieku lielo atkarību no importētiem energoresursiem. Tā ir pamatā dabas gāze, tur ir arī, protams, naftas produkti, kas ir transporta sistēmā. Viens no veidiem, kā mēs to varam darīt, ir ietaupot, tātad energoefektivitāti, siltināt mājas. Es domāju, šis ir ļoti svarīgs virziens. Bet, kas attiecās uz ražojošām jaudām, no kā mēs iegūstam enerģētiku, es saskatu, ka mūsu valstī, un tas ir pilnīgi redzām, mums ir joprojām milzu potenciāls palielināt to energo daudzumu, ko mēs saražojam ar pašmāju resursiem. Un tas ir tātad mana, varētu teikt, mans personīgais viedoklis, arī mans politiskais viedoklis, un tas, ko es, kā saku, lietoju kā motivāciju arī strādājot pie Eiropas likumdošanas. 4 lietas. Tātad, kas ir Eiropas enerģētikas mērķi? Tas būs tas Briseles piesitiens, viens slaids. Kāda ir situācija mūsu kaimiņu valstīs ar Baltijas jūras valstīm? Kāda ir izaicinājumi, kā es saredzu ar atjaunīgiem energoresursiem un viens otrs secinājums? Tātad, Eiropai varbūt visi jau zina, vienmēr vērts atkārtot līdz 20. gadam, par 20% samazināt CO2 izmešus. Šis ir sērijas glābsim zemeslode, okeāni tūlīt vārīsies, tātad siltumnīca efekta gāzes samazināšana, tā ir liela prioritāte, kas dzen Eiropas politiku lielā mērā uz priekšu. Lai šo panāktu, jāpalielina atjaunīgo energoresursu īpatsvaru ražojošās jaudās no patēriņa līdz 20% vidēji. Un ir jāpalielina energoefektivitāte arī par tiem pašiem 20%. Un tagad jau sāk runāt par 30. gadu mērķiem, un tas jau nav pārsteidzoši, ka kāds gudrinieks jau izgudrojas, ka šeit vienkārši viss mainīt uz 30, 30, 30, minēsim 40. gadā tas pats. Bet tas, kas dzen Eiropas politiku, ir nenoliedzami galvenā vēlme samazināt CO2 izmešus. Jo tas tiek uzskatīts, un acīm redzot diezgan pamatoti, kā viens no mūsu, varētu teikt, cilvēces lielajiem izaicinājumiem. Tas, ka Eiropas Savienībā kopumā ir diezgan niecīgi tie izmeši pret Ameriku, Ķīnu un tā tālāk, par to arī aizmirst, bet tas ir tas, kas dzena visu politiku uz priekšu, un es nesaredzu, ka tas mainītos tuvākā nākotnē. Kāda situācija tātad mūsu kaimiņu valstīs? Ļoti dažāda. Te ir vērts mirkli pakavēties, ja jūs skatāties kreisajā pusē, Polija. Polija 55% izmanto akmeņogles, tās cietās degvielas, tas sarkanais stabiņu gals augšpusē, tad viņiem ir naftas produkti, tas melnais, dabas gāze un pašā apakšā zaļš, tas ir atjaunīgi energoresursi, viņiem kaut kur ap 6–7%. Dānija, ko mēs visi zinām, ka Dāņi ir pieņēmuši politisko lēmumu līdz 50. gadam būt pilnīgi neatkarīgi no fosīlajām degvielām. Viņi ir absolūti avangards, viņi ir zaļāki pa zaļajiem.
līdz tam brīdim, ka jūs paskatāties, ko viņi reāli dara, nevis ko viņi stāst visiem, kas saka to, nu, bāž ausīs. Zaļā enerģija viņam ir diezgan maz. Viņam ir ļoti daudz nafta un gāze. Viņi ir vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts, ES dalībvalsts, kas eksportē energojaudas. Un Dānijas lielā bagātība un tā labklājība, ko mēs redzam, un varbūt vienam otram kāds draugs radinieks, kas tur studē vai strādā, tas lielā mērā, manuprāt, balstās uz tieši viņu fosiliem dabas resursiem, kur viņiem ir gadiem ilgi veiksmīgi izmantojuši, eksploatējuši un tā skaitā eksportējuši. Eiropā vidēji tā aina nav īpaši labāk. Vēl nāk klāt zaļais stabiņš, dzeltenais, tas ir kodolenerģija. Vācija, mēs ejam tālāk, redzam, ka viņiem arī atjaunīgie energoresursi ir diezgan redzām ir kodolenerģija, kur viņi pieņēmuši tagad lēmumu kopš Fukushimas. To visu sek šie 10. gadu datā, tad tas sāks mainīties. Interesantā kārtā, ko Vācija dara tagad, ejot prom no kodolenerģijas, viņiem trūkst jaudas. Viņiem sāk stāvēt gāzes stacijas, un viņi pāriet atpakaļ uz akmeņogliem. Akmeņogles, kas ir CO2 izmešu ziņā, tas viss trakākais, tas ir kur zaļo politiķu murgs, kad tie melnie dūmi nāk un ka vēl, kā saka, bojā vidi, bet Vācija viņas izmanto. Kāpēc? Cenas signāls. Ļoti elementārs. Kāpēc akmeņogļu cenas pasaulē ir kritušās strauji? Jūs zināt, Amerikas Savienotajās valstīs ir ne tikai atklājuši, bet spēja tehnoloģiski izmantot slānekļu gāzi, kas pirms gadiem 10 bija zināms, kā varētu dabūt, bet nevarēja saprast, kā varētu komerciāli izdevīgi izmantot šo gāzi, kas ir dziļos iežos līdz 3 km dziļumam. To tagad izmanto Savienotajās valstīs, kura visu laiku bijis energo importētāji, valsts arī dabasgāzes importētāji, tagad ir potenciāli eksportētāji. Un vienīgais, kas kavē to, ka viņi eksportē dabasgāzes, ir tas, ka valdība neļauj viņiem sūtīt ārpus robežām. Tagad Luīzianā viens uzņēmums ir saņēmis kaut kādu licenci, bet cik es saprotu, vēl eksports nav reāli noticis, jo tas ir strateģisks resurs, kas spiež energo cenas uz leju Amerikā, kur rezultātā rūpniecība sāk atjaunoties. Jo Amerika kļūst atkal konkurētspējīga. Viņiem ir dārgas algas, ja salīdzina ar Āziju un ar citām valstīm, bet tā komponenta ražošanā, kas ir enerģētikas, ir lēta. Gāzi nevar eksportēt, Amerikā ogļu stacijas pāriet uz dabasgāzi, un Amerika bez visām Eiropas 2020 un kas tur stratēģijām un direktīvām un regulām reāli samazina savu CO2 izmešu daudzumu, ļoti jūtāmi. Bet ārpus robežām, protams, var iet akmeņogles, un tas spiež cenas uz leju. Ja Amerikas valdība atļaus gāzi eksportēt, tad ir gaidāms, ka sašķinātā gāze pasaules tirgu arī tiks spiest uz leju, un tad paliks, kā saka, tas, kā vienīgais, kas mēģinās noturēt dārgas gāzes cenas, būs Krievija, kas ar caurļvadiem teiks, ka tam pasaules biržas cenai nav nekāds sakars ar viņu gāzi, un mēs, diemžēl, esam viņa tīklos, nevis sašķinātos tīklos, bet ļoti interesanti dinamika notiek. Ejam tālāk uz Igauniju. Igaunija, es pieņemu, ja teikt kāds zaļo pārliecību politiķis, mēs jau visi latvieši esam vismaz kaut kādā veidā ar zaļu pārliecību dzīvojam droši vien. Paskatieties to tumšo sarkanīgo stabu, kas ir tur 60%, tas ir viņiem degakmens. Tās nav akmeņogles, tas ir degakmens, tas viņiem pašiem ir, viņi paši to izmanto, tās nav tās vidēji visdraudzīgākā izēviela, bet Igauni neimportē pārāk daudz no malas. Tas viņiem pašiem ir. Neko labu varbūt nedara vidēji, kā kurš argumentēt jautājums no spēkstacijas. Lietuvā 10. gadā jau Ignalīna ir slēgta. Lietuvai ir pār 80% importa atkarība šobrīd pārsvarā no Krievijas. Viņiem nav to atjaunīgo resursu, kā mums ir. Viņiem nav tie Daugavas hesi, kas var ražot elektrību. Viņiem ir milz importa atkarība, un tagad viņi sāk politiski pieņemt visādas lēmumus, kas, manuprāt, ir rēģējoši lēmumi. Paši būvēs termināli, paši darīs šo, paši darīs to. Tā jau ir drīzāk tāda, manuprāt, panikas parādība, kā tāda izsvērta politika, bet viņiem ir objektīvi grūti šobrīd. Somija
un Zviedrija, nākamie 2 stabiņi, viņi ļoti attīstījuši arī, viņam ir kodola enerģija, Somijā būvē jaunu kodola spēkstaciju Botnijas līča, tur ziemeļos viņš iznāk, un tur vēl starp ciematiem, kur bija domāts celt spēkstaciju, bija konkurence. Ciemati gribēja, lai to spēkstaciju būvē pie viņiem, dēļ darba vietām un tā tālāk. Tātad tas ir varbūt daudziem no malas grūti saprast, kā var vēl cīnīties par to, lai lūdzu būvējiet mūsu ciematā, bet tā viņš arī Somijā ir noticis. Viņam ir diezgan daudz arī atjaunīgie energoresursi. Zviedrija, kas visu laiku grib teikt, ka viņi pirmajā vietā kaut kā pēc visas statistikas, viņi joprojām ir aiz mums otrajā vietā Eiropā kā zaļākā valsts. Bet no kā viņiem sastāv? Viņiem ir 3. daļa zaļā enerģija, 3. daļa naftas produkti, transports, benzīns, dīzels, un 3. daļa kodola enerģija. Kodola enerģija, lai nu kas, bet viņi nav jāimportē. Jo jūs grūti varat redzēt, tas zilais stabiņš dabas gāzi viņiem praktiski neeksistē. Tur ir Vācija rietuma Eiropā pie Jeteborgas, Stokholmā, neizmanto, ziemeļos neizmanto. Un tad ir Latvija. Pati zaļākā valsts Eiropā, protams, zaļākā valsts arī Baltijas jūras reģionā, un no malas skatoties drausmīgi līdzsvaroti. 3. daļa atjaunīgā resursa, 3. daļa dabas gāze, ko Eiropas zaļie politiķi ļoti atbalsta dabas gāzi, jo tur ir mazāk CO2 izmešu. Nu, tā vismaz labāk, nav tik labi kā biomas vai vēja enerģija, bet toties nav tik daudz CO2 izmešu kā akmeņogļi. Un tad mums ir apmēram 3. daļa, tā kā visiem naftas produkti, kas ir pārsvarā transports. Tas viss izskatās labi, līdz kamēr mēs atceramies, ka tas nozīmē, ka 2/3 no visas mūsu energo, no mūsu patēriņa mēs importējam. Nu labi, importējam, bet, kad vēl paskatās tālāk, mēs esam no retajām valstīm, kur tieši dabasgāzē, kas ir 3. daļa no mūsu energo patēriņa kopumā, kas ir pilnībā izolēta no pārējiem Eiropas tīkliem. Tagad, ja Amerika sāks eksportēt dabasgāzi un sašķidrinātā gāze pasaules biržā kļūs lētāka, mēs un mūsu patērētāji negūs nekāda labuma no tā visa. Dēļ tā, ka viņi nevar ievadīt mūsu tīklos. Līdz Inčkalna krātavē viņš nevar tikt. Un tas nav tikai privatizācijas noteikuma rezultātā līdz 17 gadam ir šis monopols noteikts, bet ir arī, tur es metu akmeņu tieši ekonomikas ministrijas lauciņā. No atbildība, protams, ir jāuzņemās ministram. Viņš ir politiķis, kas to virza, ne jau Ābels kungam, kas arī varētu pikstīt vairāk. Bet ir jautājums, ko mēs darīsim 17. gadā, kas notiks tālāk, kā mēs no situācijas izkļūsim. Neiet uz priekšu. Iet. Jā, šo es jau pateicu. Bet kāda ir izaicinājuma? Protams, tā atbilde, kā mēs varam samazināt savu atkarību, ir palielināt atjaunīgos energoresursus. Nu, strādāt pie tā, lai mums būtu reģionālais gāzes termināls, pie tā arī tiek strādāts arī no Eiropas likumdošanas viedokļa. Viss tagad, varētu teikt, galds ir saklāts, nauda ir, tikai Baltijas valstīm jāvienojās, bet atjaunīgu energoresursu palielināšana ir veids. Bet kas notiek ar Tā. Es esmu atgriezies. Tā. OIK, mēs visi zinām, ka lielais bubulis šobrīd ir atjaunīgie energoresursi. Dārgie atjaunīgie energoresursi bojā konkurētspēju. Lietuvas metalurgu saimnieki arī mēģina teikt, ka viņiem tagad dēļ OIK palielinājumi viņi tūlīt te vai bankrotēs. Labi, paskatāmies uz faktiem. 70% no OIK ir koģenerācijas atbalsts. Kas ir koģenerācija? 53% no šī ir Rīgas lielie teci, vēl 20% ir mazās termoelektriskās stacijas, kas dedzina dabasgāzi. Tātad mēs caur OIK, ko tautā saprot, tas ir atbalsts atjaunīgajiem energoresursiem, lauvasties mēs dotējam Krievijas gāzes monopolu. Varētu teikt, paši savi lielākie muļķi. Muļķīgāk politika nevar pat iedomāties. Nu, tagad viņi ir visiem redzama, bet viņš ir jāatkārto un jāatkārto. OIK ir Krievijas gāzes eksporta monopola atbalsts. Nekas cits tas nav. Un kāpēc OIK kļūst dārgāks? Tā skaitā, jo dabasgāze lielajiem patērētājiem ir palielinājusies cenā pa 32%.
Ja tev lielākā lauvasties no OIK komponenta palielinās par 3–2%, neizbēgami cenas arī ies uz augšu. Bet atjaunīgos energoresursos mums ir arī izaicinājums. Ja mēs salīdzinām mūsu valsts piemaksu par atjaunīgiem energoresursiem tieši elektrības ziņā, mēs esam ļoti dāsni savā atbalstā. Un palielinot atjaunīgo energoresursu īpatsvaru mūsu tautsēmniecībā, ja mēs šo nekoriģēsim, tad tik tiešām būs tā, ka mēs vairs nedotēsim pārmērīgi dabasgāzi, bet mēs jau faktiski arī diezgan dāsni dotējam jautājums, vai tik vajadzīgi atjaunīgos. Biomasa, mēs esam tieši aiz Vācijas, kas ir dārgākā, cik man zinām, Eiropā, mēs turpatās vien esam, un pēdējā, atkal iet ne uz to pusi. Šeit biogāzē mēs esam dārgāk par Sloveniju, ko es atradu, kas bija dārgākā, viņi par 127 eiro uz megavatstundu, mēs 148, salīdzinājumā Somijā 4,2, Zviedrijā visiem neatkarīgi no pavēja 20 eiro par megavatstundu maksā. Tātad, ja mēs gribam tikt vaļā no mūsu milzīgās gāzes, ja mēs gribam tikt vaļā no mūsu milzīgās importa atkarības un tikt vaļā no gāzes atkarības un atbalstīt atjaunīgos energoresursus, mums ir ne tikai jāmaina OIK, lai mēs vairs nedotējam gāzi, kas ir absurdi, bet mums vajag izstrādāt un prasīt no valdības, ka tiek izstrādāt viens saprātīgs mehānisms, lai nākotnē mēs tiešām nepārmaksājam par atjaunīgiem energoresursiem. Nu, ja Vācijā var tikt galā ar cenu X, kāpēc mums vajag lielāku cenu? Ja Zviedrijā var ražotāji tikt galā ar cenu X, kāpēc mums vajag kaut kur 6 reiz X? Tātad šis ir viens ļoti liels izaicinājums, jo šobrīd tas, ka cilvēki saka, ka zaļā enerģija ir dārga, viņi daļai tā ir patiesība. Bet tas nav tas iemesls, kāpēc cenas ceļas. Cenas ceļas dēļ OIK īpatsvars ir gāzei un gāze kļūst dārgāk. Bet tad, kad dabūs to gāzi ārā no OIK, tad parādīsies fakts, ka vienalga mēs pārmērīgi dārgi maksājam tieši par zaļo enerģiju. Un šī ir tā bīstamība, kas visiem šajā telpā jāsaprot, ka ja to nemaina un neievieš saprātīgi atbalsta mehānismu, tas pretspēks, kas nāk arī caur gāzes lobijas interesēm, tur ir milzu naudas, gribēs izlīdzināt un šo te industriju vispār iznīcināt. Tātad, ja jūs gribat pastāvēt, ir jāprasa saprātīga politika. Paldies! Paldies, Karin! Tas bija nu dienu intriģējoši, arī interesanti signāli, bet aplausu zālē liecina par simpātijām, zināmiem izteikumiem. Un tagad Ilze Prūse, Vides reģionālās attīstības ministrijas pārstāve, kuras prezentāciju arī mēs varam skatīties. Viņas perspektīva ir tieši siltumnīca efekta gāzes izmešu samazināšana, ko Latvija varētu darīt un kā tas varētu iet kopā droši vien ar enerģētikas sektoru, jo enerģētikas sektors ir viens no tiem sektoriem, kuram ir ļoti liela iespēja samazināt šos izmešus. Tieši pārveidošanas sektors ir tas, kur šobrīd ir vislielākie izmeši. Lūdzu. Jā, paldies. Īsnībā patiešām mūsdienās atjaunojamo energoresursu joma vairs nav tikai un vienīgi jautājums par fosilo energoresursu potenciālu ļoti drīzu nepietiekamību. Tas bija pirms kāda laika. Šobrīd aizvien vairāk par atjaunojamiem energoresursiem mēs domājam tāpēc, ka ir konstatēts, ka pasaulē ļoti strauji notiek siltumnīcas efekta gāzes emisiju palielināšanās un ir novērojams klimata pārmaiņas. Daži varbūt domā, kāpēc mums uztraukties par klimata pārmaiņām, kāpēc mums tērēt savu naudu tagad to novēršanai un vai tas vispār nepieciešams un vai tas notiek. Lieta tāda, ka klimata pārmaiņas šobrīd jau ir iespējams arī novērtēt ekonomiskā izteiksmē. Un ir konstatēts, ka klimata pārmaiņas jau šobrīd īstenībā katru gadu pasaulē rada zaudējumus aptuveni 1% apmērā no IKP. Un tuvāko 10 gažu laikā šie te zaudējumi varētu pat pārsniegt 10% no pasaules IKP. Un, lūk, šeit parādās arī tā finansiālā interese visām valdībām un uzņēmējiem domāt par siltumnīcas efekta gāzes emisiju samazināšanu. Un, ja ir jāsamazina siltumnīcas efekta gāzu emisijas, pirmais, kas nāk prātā, noteikti ir energoefektivitāte. Pavisam noteikti tas ir vislētākais un visvienkāršākais veids, kā samazināt emisijas, taču ar to nepietiek, jo galu galā tas enerģijas
radīšanas process pats par sevi rada ļoti arī daudz emisijas. Un noteikti tātad ir neizbēgami mums jārisina jautājums par atjaunojumiem energoresursiem. Jā, cik ļoti šīs emisiju samazināšanas saistības mūs mudina Latvijā domāt par atjaunojumiem energoresursiem? Manuprāt, diezgan spēcīgi. Lieta tāda, ka noteikti ir mums mērķi ne tikai attiecībā uz to, cik lielam ir jābūt atjaunojumu energoresursu īpatsvaram, ir noteikti arī mērķi par emisiju samazināšanu. Šie mērķi ir sasaistīti ar atjaunojumu energoresursu mērķiem, bet, teiksim tā, dzīvo viņi paši savu dzīvi un katrs mērķis ir jāsasniedz atsevišķi. Ar siltumnīcas efekta gāzes emisiju samazināšanu saistītie mērķi ir faktiski divi. Viens no tiem ir attiecināms uz Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmu, jeb tā ir sistēma, kas apvieno Eiropas lielākos emisiju radītājus, tos, kurus ir visvienkāršāk nokontrolēt un tie, kur arī tā kā ir visatbildīgākie par emisijām Eiropā. Šajā sistēmā ir apvienoti aptuveni puse no visiem seg avotiem Eiropas Savienībā. Tiesa gan Latvijā šis sektors nosedz ļoti mazu daļu no Latvijas kopējām emisijām, mazāk nekā 30%, un tāpēc arī šajā attēlā šo mērķi, teiksim, kastītes iezīmē mazāku. Mums daudz nozīmīgāks īstenībā ir otrs mērķis, kas ir noteikts emisiju samazināšanai ne-ETS sektorā. Un varbūt jūs samulsīsiet, jo pamanīsiet, ka tur ir plus 17. Un kādam varbūt tad liekas jocīgi, kāpēc mēs runājam par samazināšanu, ja mērķis ir plus 17, respektīvi mēs varam palielināt emisijas. Tur tas triks ir tāds, ka šis mērķis ir noteikts ņemot vērā mūsu ekonomikas nepieciešamību attīstīties. Un mēs taču visi piekrītam, Latvijā ir nepieciešams attīstīties. Mums ir uzņēmumi, kas grib braukt, mums ir ražotnes, ko mēs gribam izveidot, mums ir ražotnes, kuru darbību mēs gribam paplašināt. Un attiecīgi šis mērķis to ņem vērā, un šis mērķis ir noteikts attiecībā pret 2005. gadu. Prognozes liecina, ka ja mēs turpināsim attīstīties esošajos tempos un izpildīsim to, kas ir ierakstīts esošajos politikas plānošanas dokumentos, tad emisijas mums palielināsies nevis par 17%, bet vismaz par 19%. Un te arī rodās tā problēma un nepieciešamība emisijas samazināt. Jo vai nu mums vienkārši ir jāierobežo savu attīstību, ko mēs negribam, tāpēc alternatīva ir nevis ierobežot attīstību, bet gan attīstību veidot tā, lai tā neveicinātu emisiju strauju palielināšanos, lai tā iekļautos zemu oglekļa emisiju attīstības, kritēriju ietvaros. Kas attiecās uz kopējo emisiju dinamiku. Emisijas, siltumnīcas efekta gāzes emisijas Latvijā mēs jau uzskaitām kopš 90. gada. Un var redzēt, ka, protams, kopš 90. gada emisijas ir samazinājušās, taču 2000. gados emisiju apjomi ir faktiski stabilizējušies, un, lai gan 2000. gadu vidū tā kā sāka diezgan stabili kāpt, krīzes laikā samazinājās, tagad atkal ir stabilizējušies iepriekšējā līmenī, un prognozes liecina, ka tūlītās tas emisiju kāpums atkal būs novērojams, un rezultātā tā interese, protams, par emisiju samazināšanu mums paliek. Šajā attēlā arī var ļoti labi redzēt to, cik liela daļa no kopējām Latvijas emisijām ir šai emisiju tirdzniecības sistēmai. Un kāpēc es tik ļoti runāju par šo emisiju tirdzniecības sistēmu? Lieta tāda, ka šajā sistēmā saistības emisijas samazināt ir nodotas komersantiem, nevis valstī. Valsts ir atbildīga par visu kopumā, bet atsevišķiem komersantiem ir noteiktas katram savas saistības emisiju samazināšanai, un viņi ir ieinteresēti par to domāt līdz ar to vēl jo vairāk. Jo viņi var izvēlēties lētākus un dārgākus veidus, kā iekļauties mērķos. Piemēram, daudzi no viņiem jau ir īstenojuši dažādas energoefektivitātes pasākumus, siltinājuši siltumtrases, daļa ir arī jau pārgājuši uz atjaunojumu energoresursiem. Un es pieņemu, ka nākotnē šādu uzņēmumu īpatsvars, kas varētu gribēt pāriet uz atjaunojumu energoresursiem, it īpaši šīs emisiju tirdzniecības sistēmas ietvaros varētu būt aizvien lielāks un nozīmīgāks. Ja mēs skatāmies nozaru griezumā, tad kopumā Latvijā visvairāk emisijas rodas no enerģētikas sektora, kas ir arī diezgan loģiski. Un otrs lielākais emisiju radošais sektors Latvijā ir transporta sektors. Kā jau nojaušat, abi šie sektori ļoti labi
teiksim, varētu startēt atjaunojamo energoresursu jomā, gan viens, gan otrs. Ir plašas iespējas gan vienā, gan otrā. Un, teiksim, no mūsu ministrijas viedokļa skatoties, pavisam noteikti viens no argumentiem ir šī efektivitāte, konkurētspēja, enerģētiskā neatkarība, bet atsevišķos gadījumos pavisam noteikti var noderēt arī finansējuma piesaistīšanā un pamatošanā šis pamatojums par to, ka ir nepieciešams samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Un ņemot vērā arī šos te galvenos, teiksim, emisiju radošos sektorus, ir formulēti klimata politikas galvenie virzieni Latvijā. Varbūt situācija mazliet dīvaina, jo, teiksim tā, mūsu ministrijas pārziņā visi šie sektori nav, kas ir arī loģiski patiesībā, jo emisijas jau rodās nevis tikai vidas aizsardzības jomā, tās rodās katrā nozarē, kur kaut ko dedzina. Sākot ar benzīna dedzināšanu un beidzot ar cigaretes dedzināšanu, to visu mēs uzskaitam un esam atbildīgi. Tas, par ko mūsu ministrija vairāk atbild, mēs atbildam vairāk par to, lai visu to sakoordinētu kopā, lai nonāktu līdz tam gala mērķim saulaicīgi un veiksmīgi, un lai nerastos problēmas. Savukārt citas ministrijas tad vairāk seko līdz enerģētikas, transporta, rūpniecības, lauksaimniecības, mežsaimniecības jautājumiem. Un, protams, mēs ar viņiem sadarbojamies. Diezgan grūti ir nostāvēt malā un neko nedarīt, gaidīt, ka visi citi paši visu izdarīs, tāpēc droši vien jau būsiet dzirdējuši, kopš 2009. gada mūsu ministrija izveidoja klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, kurš finansēja dažādus projektus, kas saistīti gan ar energoefektivitāti, gan ar atjaunojumu energoresursiem. Uz doto momentu šajā instrumentā mēs esam piesaistījuši vairāk nekā 200 miljonus eiro, un lielākā daļa no šī finansējuma jau ir ieguldīta projektu iesniegumu konkursos un piešķirta projektos. No šī instrumenta finansētajiem projektiem vairāk nekā 1800, es nepārteicos, vairāk nekā 1800 jau ir noslēgušies, un vēl vairāk nekā 300 ir īstenošanā. Un, manuprāt, tas ir diezgan ievērojams skaitlis, ja mēs tieši domājam par šo jomu. Un mēs arī esam īstenībā bijuši pirmie, kas finansējuma piešķiršanā ir izmantojuši kritēriju CO2 emisijas uz ieguldīto latu. Mēs tātad dodam finansējumu vairāk tiem, kuri samazina vairāk emisijas. Un šis kā princips īstenībā gan finansējuma piešķiršanā, gan vispār ekonomikas darbībā mūsuprāt nākotnē varētu kļūt aizvien populārāks. Un ja šobrīd mēs runājam par informācijas tehnoloģiju laikmetu, tad es nebrīnīšos, ja ļoti tuvā nākotnē, dažu desmitu tuvā nākotnē, mēs runāsim jau par zemu oglekļa emisijas ekonomiku, kur viss būs atkarīgs no CO2 emisiju cenas. Īsi piebildīšu, ka šīs instruments vēl aizvien ir atvērts un vēl aizvien darbojās. Presē dzirdam informāciju par to, vai tad tas vēl ilgi notiks un vai tad ilgi vēl šajā instrumentā būs finansējums un kas notiks tālāk. Atbildot uz tiem jautājumiem, gribu paskaidrot, ka šis instruments darbosies tik ilgi, kamēr viss tajā piesaistītais finansējums būs izmantots. Un sagaidāms, ka ja viss notiks kā plānots, pēdējie projektu iesniegumu konkursi būs uzsaukti šogad. Attiecīgi tie, kas vēlas saņemt finansējumu gan atjaunojumu energoresursu projektiem, gan energoefektivitātes projektiem, lūdzu nenokavējiet, nākat šogad, jo pēc tam tādas iespējas vairs varētu nebūt. Nākotnē mums būs jauns instruments, emisijas kvotu izsoļu instruments, taču tur nosacījumi būs daudz stingrāki un finansējuma saņemšanas diapazons varētu būt daudz šaurāks. Un tas tad man būtu arī īsumā viss. Noslēgumā vienīgais gribētu vēl vērst uzmanību uz karikatūru, kas jums varētu atgādināt kādu nedaudz aizmirstu, varbūt arī netika aizmirstu pasaku, kas faktiski liecina par to, ka par atjaunojumu energoresursiem mūsu tauta ir domājusi jau sen, un jau sen ir izmantojusi atjaunojamos energoresursus. Tiem, kas nevar varbūt salasīt, tur ir sprīdītis, un viņš saka, paldies, meža māte, paldies. Tātad, jā, noteikti aicināt izmantot tās iespējas, kas mums ir Latvijā, sekot mūsu, teiksim, senajiem tēliem, mūsu pieredzēji ar skatu uz nākotni. Viss. Paldies. Uz leju, ja? Paldies, un beidzamais runātājs mūsu panelī Sandrs Bērtaits no advokātu biroja Adversus. Savu īsi ieskatu par aktuālajiem jautājumiem, ja tā varētu teikt, ir bijušas dažādas prasības tiesā un sūdzības Eiropas komisijā. Tie pamanāmākie jautājumi un aktivitātes, bet varbūt Sandra lūdzu pastāsta, kas īsti tur ir un kāpēc. Jā, paldies, Reini. Sveicināti.
Es saprotu, ka laiks ir faktiski jau beidzies prezentācijā, mums vajadzētu jau būt diskusiju sadaļā, tāpēc es tiešām mēģināšu būt gan lakonisks un izteikties pietiekami īsi. Jā, tad, kā jau Reinis man stādīja priekšā, esmu Sandis Bērtais, zvērnāts advokāts. Mēs šobrīd aktīvi sadarbojamies ar Latvijas atjaunamās enerģijas federāciju, kas apvieno visas lielākās Latvijas atjaunamās enerģijas asociācijas par dažādiem atjaunamās enerģijas veidiem, un šobrīd šajā, es pat teiktu, politiski sarežģītajā situācijā mēģina iest kaut kādu stabilitāti un zinām pārskatāmu risinājumu perspektīvā. Ja mēs raugāmies no Eiropas Savienības perspektīvas, tad mums ir pirmkārtām jāņem vērā tas apstākļus, ka enerģētika ir dalītā kompetence Eiropas Savienības ietvaros. Ko tas nozīmē dalītā kompetence? Tas nozīmē to, ka enerģētika nav ne Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetence, ne arī Latvijas ekskluzīvā kompetence. Tā ir sadalīta starp Eiropas Savienību no vienas puses un attiecīgo nacionālo dalību valstu no otras puses. Šādā gadījumā tas pamatu uzstādījums ir tāds, ka Eiropas Savienība nosaka šos kopējos politikas mērķus, iestrādājums tiesību aktos, un šie tiesību akti tālāk jau uzsāk savu dzīvi, un dalību valstīm ir pienākums viņiem sekot un paredzēt, kādā veidā viņi tiek ieviesti attiecīgi dalību valstīs. Tas, kas ir šobrīd redzams slaidā, ir atjaunojamās enerģijas direktīvas mērķi, kas Latvijai ir jāsasniedz atjaunojamās enerģijas jomā, proti runa ir par atjaunojamās enerģijas bruto gala patēriņu un to, kādā veidā, kāda ir šī dinamika, ko sagaida Eiropas Savienība no Latvijas. Ir redzams, ka no 2011. gada ir paredzēti starpmērķi 4 ik pa 2 gadiem, un gala rezultātā ir 2020. gads ar 40% gala patēriņu. Šie starpmērķi ir lielā mērā parāda arī, kā būtu Latvijai normāli jāvirzās šajā sektorā un jāsasniedz tie mērķi, kas ir noteikti. Ja katra dalībvalsts nesasniedz šos starpmērķus, tad dalību valstī, protams, ir nopietni jādomā, kur ir problēma un jāmēģina šo situāciju novērst. Protams, ka Eiropas Savienības direktīva prasa katrai dalību valstī monitorēt to situāciju, kādā ir atjaunamā enerģija, viņas attiecīgi kompetences jomā, un arī jāizstrādā īpašs rīcības plāns, kā šie mērķi tiks sasniegti. Ja starpmērķi netiek sasniegti, komisija var pieprasīt pārstrādāt rīcības plānu, lai tiešām tas tiktu darīts. Un jāuzsver ir tas, ka direktīva prasa katrai dalību valstī spērt samērīgus un pietiekamus soļus, lai šos mērķus sasniegtu. Tad runa ir par to, ka šī direktīva veicina, savā ziņā vēršas par tādu Latvijas politikas tradīciju, kā nokrišana no plaukta, kad notiek šis termiņš atvēlētais attiecīgā pasākuma īstenošanai, nekāds reāls progress nav sasniegts, nav bijusi efektīva politikas īstenošana, un tieši šie starpmērķi ir tie, kas savā ziņā seko līdzi un velk nosacīti Eiropas Savienību līdz ar pirkstu, pārliecinoties, vai tiešām dalība valsts savas saistības izpilda. Ko tad paredz Latvijas rīcības plāns? Latvijas rīcības plāns tiešām ir sadalīts jau konkrēti pa gadiem, un šeit ir redzama šī dinamika, kādā veidā virzās. Jūs redzat jau, ka tie dati, kas ir publiski pieejami, liecina, ka 2010. gadā mums ir bijis jau par 0,2% atkāpi no tā progresa līmeņa, kas mums ir jāsasniedz. Jaunāki dati vismaz man nav pieejami, varbūt ministrijai ir jau zināmi, bet katrā ziņā šobrīd mana prognoze tāda, ka šis progress netiks sasniegts. Es teiktu, ka paldies Dievam, ja būs tieši tas pats līmenis, ja ne regress. Un man ir tiešām bažas, ka būs regress atjaunojamās enerģijas jomā un samazināsies. Kāpēc tā? Šobrīd, kā zināms, ekonomikas ministrija ir pilnībā apturējusi kādu jaunu atjaunojamās enerģijas projektu attīstīšanu tādā veidā, ka ir uzlikts absolūts moratorijas, netiek izsniegts nekādas atļaujas. Diemžēl arī ekonomikas ministrija dažādos līmeņos regulāri nāk ar dažādiem publiskiem paziņojumiem, kurus es vērtēju nekādīgi savādāk kā radikālus attiecībā uz investoriem. Un proti runa ir par to, ka
ministrija regulāri atgādina investoriem, ka šis atbalsts tiks pārskatīts, termiņš tiks saīsināts, formulas tiks pārskatītas, samazinātas. Un, protams, ka šādā situācijā investīcija vide ir absolūti degradēta. Ja tāds ir bijis valsts pārvaldes mērķis, tad varētu teikt, ka viņš ir sasniegts, jo šobrīd bankas ir apturējuši kādu veidu jaunu kredītu izsniegšanu atjaunojamās enerģijas staciju būvniecībai. Un tas ir ļoti, ļoti slikts signāls ekonomikas ministrijai par to, kāda ir tad investīcija vide. Arī personīgi esmu runājis ar vairākiem nopietniem investoriem, kas nāk no Eiropas Savienības dalību valstīm. Viņi tiešām ar rūgtumu sirdī atzīst, ka ja viņi būtu zinājuši, ka šādā virzienā šis jautājums attīstīsies, viņi nekad nebūtu investējuši Latvijas teritorijā atjaunojamās enerģijas stacijās. Protams, ka ja tiešām šāda politika tiks īstenot, tas rezultēsies neskaitāmās tiesvedības procesos, gan nacionālā līmenī, gan arī starptautiskā līmenī, Eiropas Savienībā, Eiropas cilvēktiesību tiesā, arī investīciju aizsardzību mehānismu varētu tikt iedarbināti. Protams, ka tas nav nekas tāds, kas tautsaimniecībai kopumā un atjaunojamās enerģijas nozarei nāk par labu. Tāpēc, protams, ka mēs sagaidām, ka ministrija tomēr savus politiskos mērķus nestādīs augstāk par Eiropas Savienības politiskiem mērķiem un savā ziņā neuzvedīsies kā tāds kaprīs tīnis, kurš nevēlas ievērot to tiesisko regulējumu, ko ir noteikusi Eiropas Savienība. Mēs sagaidām, atjaunojamās enerģijas asociācija arī sagaida, federācija sagaida to, ka ministrija tiešām nopietni strādās pie tā, lai sasniegtu Latvijai nosprosto mērķi 2020. gadā sasniegt 40% līmeni gala patēriņā, un tas katrā ziņā ir iespējams tikai pie nosacījuma, ja šobrīd jau ekonomikas ministrija visos līmeņos atzīst nepieciešamību strādāt pie šīs politikas un uzlabot to. Ja tas netiks darīts, tad ir viennozīmīgi skaidrs, ka mēs neizpildīsim šīs direktīvas prasības. Ja, piemēram, šobrīd ministrija sāktu strādāt pie jauna atbalsta mehānismu izstrādes, es pieņemu, ka tas varētu prasīt gadu, pusotru, lai izstrādātu, pieņemtu attiecīgās likumdošanas institūcijās. Tas prasītu gadu, 2 gadus investoriem iepazīties ar šo atbalsta mehānismu. Tas nozīmē, ka mēs pēc būtības šo progresu varam panākt tikai ļoti ilgā laika posmā. Un tas prasa tiešām ļoti nopietnu atdevi no ekonomikas ministrijas, kā enerģētikas jomas atbildīgās valsts pārvaldes iestādes ar ļoti nopietnu attieksmi strādāt pie šī mērķa sasniegšanas un nodrošināt šo stabilitāti un investīciju drošību šajā vidē. Tā kā katrā ziņā tiešām mēs skatāmies ar cerībām, ka ministrs Daniels Pavļuts, lai gan pusotrs gads jau ir pagājis un nekas pēc būtības nav panākt šajā jomā, mēs tomēr neesam atmetuši cerības, ka ministrija varētu izstrādāt un piedāvāt nozarei saprātīgu atbalsta schēmu. Mēs arī, protams, saprotam to, ka šobrīd atjaunojamās enerģijas ražošanu lielā mērā kavē tās apstākļus, ka šie atbalsta mehānismi ir sasaistīti ar tiem atbalsta mehānismiem, kas ir paredzēti koģenrācijai, kur izmanto dabas gāzi. Pēc būtības tam nav juridiski pamata, kādēļ šie atbalsta mehānismi ir sasaistīti, un faktiski šobrīd OIK pieaugums un arī tam sekojošais sabiedrības un ražotāju nosodījums liecina to, ka šos abus atbalsta mehānismus nekādā veidā nevajadzētu sasaistīt vienā tiesību atbalsta instrumentā, un viņus vajadzētu skatīt nošķirtā veidā. Tas īsumā no manas puses būtu viss, tad droši vien, ka diskusijā varam vēl kāds jautājums. Paldies, Sandi. Esam izrunājušies kārtīgi. Paldies. Man ir viens konkrēts jautājums. Tad, ka tiesiskās vides mainīgums vai potenciālie riski, ka tiesiskais regulējums varētu mainīties, ir faktiski tiesas signāli, kurus visvairāk lasa potenciāli nozarē investējošie cilvēki, komersanti, un skatās, ja tiesiskā vide ir nepastāvīgi, mainīgi, augsta riski, protams, ir biznesam, un mēs redzam, ka komercbankas arī nepārāk labprāt šādus signālus uztver un izsniedz finansējumu un atbalstu. Nauda vienkārši kļūst dārgāka projektu īstenošanai. Viena no lietām, kas tādās situācijās ir svarīga, un tīpaši šobrīd Latvijā, ir, kas ir tie nākamie tūlītējie soļi un kāds ir orientējošais
laika grafiks, kādā mēs varētu nonākt līdz lielākai skaidrībai un precizitātei tā tiesiskā regulējuma izmainīšanā vai sakārtošanā, vai vismaz parādītos kaut kādu fiksētu jaunu situāciju, un es lūkšu burtiski dažos teikumos, patiešām burtiski dažos teikumos Gata Ābele izmantojot situāciju, ka ir nozares pārstāv tik daudz klāt, mazliet iezīmēt lielāku skaidrību. Paldies. Lūdzu. Paldies. Pavisam īsi sekošu tam lūgumam. Ekonomikas ministrija pēc ministru kabineta uzdota mandāta ir sagatavojusi rīcības plānu šīs OIKA problēmas risināšanai, jeb pieauguma risku ierobežošanai. Un tur ir vairāki virzieni paredzēti. Tas ir rūpīgāka kontrola, un es tagad arī sasaistīšos ar iepriekšējo prezentāciju un par bažām, kad būtu mainīt kaut kādu nosacījumu, kaut kādu spēles vidū. Mums ir lielāka kontrola, kur mēs paši atzīstam, ka mūsu resursi kontrolēt esošos ražotājs nav bijusi pietiekama. Un pastāv pietiekami nopietnas aizdomas, kad vairāk ražotāji negodprātīgi izmanto šos nosacījumus gan attiecībā uz izēvielu izmantošanu, gan kopējo elektrostacijas eksploatāciju. Tālāk tiks vērtēti, protams, atbalsta līmeņi. Pirmām kārtām fokusējoties uz atsevišķiem komersantiem, kas saņem dubultu atbalstu gan grantu veidā, gan OIK formulas veidā. Tātad mēs nerunājam par vispārīgiem tiesiskās paļāvības principu pārkāpumiem šeit. Un tāpat tās arī visos pārējos gadījumos mēs rūpīgi sekosim un analizēsim šo situāciju, lai mēs nedod Dievs nonākt situācijā, kad Bērtaiša kungam ir pēkšņi milzīgs darbs priekšā tiesas procesos, un ar valsts kancelējas un tieslietu ministrijas palīdzību mēs vienmēr stabili stāvēsim uz zemes attiecībā uz tiesisko paļāvību. Taču jāatzīst, ka mēs esam uzsākuši iepirkumu, kas nav vēl pabeigts attiecībā uz to, lai vērtētu atbalsta efektivitāti un iespējas viņa pārstrukturizācijai, lai mēs saglabājot tiesisko paļāvību un joprojām investīciju drošību uzņēmējiem, komersantiem, lai mēs samazinātu un radītu kaut kādu labāku efektu tautsaimniecībai. Bet galvenais mūsu tā saucamā OIK rīcības plāna fokus būs uz divām sekojošām lietām. Tas ir gāzes koģenerācijas iekārtas ar jaudu virs 4 megavatiem un speciāla OIK fonda izveide nākotnē, kas ietvertu arī pēc Vācijas un, ja nemaldos, arī Polijas parauga nelielas izmaiņas OIK mehānismu funkcionēšanā, bet ne līmeņa izmaiņas, vismaz no šodienas viedokļa raugoties. Mūsuprāt, tas varētu radīt pietiekami pozitīvu efektu jau īstermiņā, kā minimums runājot par nākamā gada aprīļa tālāk draudiem, ja mēs tā to varam teikt, un ka tas varētu radīt pozitīvu efektu uz to, ka mēs sabiedrībai jau varētu ielikt priekšā kaut tālākus atbalsta mehānismus, ne tikai siltumenerģijas jomā, kur ir viss šis lielākais potenciāls, bet arī ilgspējīgāk, mazāk dāsnu, liesāku atbalstu elektroenerģijas ražošanai. Paldies. Man jāatvainojas mūsu diskusijai šajā brīdī konkurēt ar paneļa dalībniekiem un zāli nav iespējas. Esam pārtērējuši paužot savu viedokļu laiku. Taču es noteikti aicinātu dalībniekus uzrunāt paneļa dalībniekus pusdienu pārtraukumā, un es ceru, ka jūs paliksiet uz vietas un piedalīsieties visā diskusijā līdz galam, jo faktiski arī nākamie paneļi runās par ārkārtīgi svarīgām lietām, kas nekādā veidā nav atraujams no tā, par ko runājām mēs pirmajā panelī.